Viss, kas bija septembrī, tas svarīgs, protams, bija septembrī, bet tagad jau oktobrs jau tūdaļ beigsies, un mēs atkal esam priecīgi oktobra pēdējā nedēļā arī sastāv mūsu ārštat respondentu Zieči. Morgani, Oktobrs jau cauri, Nu jā, ko? Sit kaut to pret zemi. Ka galīgi nav ko darīt. Nu jā, Tad to jāsaka. Bet taču bija ko darīt, Nu, jā. šonedēļ riktīgi bija, pat maz dienas. Labi, tūlītās, un tad paklausīsimies. Latviju dūdiņas. Skan viss skaistāk. Radio SVK. Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB brokastis. Radio SVH LV rīta šovs BB brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums. Nu, kas tad notika? Nē, nu tā viss pēc kāds, ja. Tu jau lielais notikums bija to nedēļu, tas brauciens uz Briseli. Jā, pareizi. Jā, bet tam vēl kaut kas labāks ir bijis. Nu, vai līdzvērtīgi. Kā tad tu biji tajā Briselē? Nu, viņš bija tajā iepriekšējā nedēļā, viņš pagājušajā nedēļā stāstīja. Jā, 14 uz 15. Viņš bija tiršu autoostā un Briselē. Taisno. Tur ir nostrēbās augšējās fermentācijas produkcija un visādīgi. Arī vāra kopā, ja? Nu, viņa kabinetā neļāva, bet pēc tam jau. Jā. Tur augsts spies olīveļu. Jā. Kad tā viņa dabūja nest viņu uz māju, kaut kā ļarkāta. Otrādi. Viņš jau liels, viņš tev paķer padusē. Tā kā tādu mežu ragu. Tieši tā. Ja, tur baigās caurlaicis, bet tur tā nevar nākt. Tur tā kā lidostā, jā. Tur nevariet pārli uz turien? Nu, mēs jau gājām. Bišķi sataisnojos uz to brīdi. Un tad jau atkal. Tā jau trubā jau neliek. Nē. Bet šiem tur darbiniekiem laikam liek. Bet tas jau uz mums nē. Labi, nu tad kas? Bet tagad izgājušā nedēļā, beidzot tā laivu sezona, par riktīgi vai noslēgusies, tad dabūja bija jāceļ ārā. Tad tur ir, tas tā nav, tur ceļām krāns, tad tur bļaustīšanās notiek kārtīgi, jo kādas nepareizas stropas ir savērpes. Nu, vispirms ir masts jāizceļ ārā. Un tad mani uztriec augšā mastā 15 metrus. Tas nav vēl no augstu? Nē, zini, kā savā laikā bija, bet, kad tu to dari jau ento reizi, tad jau sarod. Es esmu gatavs, kā saka, pie mājas un ūdens pagrabā sēdēt 2 nedēļas, kā 1 minūtes stāvēt mastā. Man tā savā laikā arī bija, bet vienreiz kaut kā pārmurkāja to visu, un tad tu sastopies ar to bailu, un tad viņi baidās no tevis. Tā kaut kā, uzlīž augšā. Jā. Nu, labi. Un tā jau antēnu vajag novienu no to vērādītāju, un tam mauc lejā. Tu safotografē man kaut ko. Bet kā tā no sākuma izceļ to mastu, tikai noskrūvēja mastu no laivas, jā? Atvieno no vantēm. Šitā, jā? Jā, to izvēl kā uzliek uz tiem bukiem, kā sauc. Gareniskā. Jā. Viņi nepaliek viņš augšā. Nē. Viņi tā jādabū iekšā šķūnī. Tu tā nedabū zem jumta. Jā. Tā pilnīgi šķūnībā šeit. Nav tā kāda apklāja, ka vienkārši lupa. Nu, ir arī tā, jā, kas zin, šķūnī bišķi dārgāk maksā laikam, bet, var arī ārā. Tad viņi tur ieplēvo. Labi. Bet, tie, kas ārā galīgi, tad tu atstāji to mastu. To jau uzreiz var redzēt, tie skopuļi un nevīžas, kas atstāja ārā, vai ne? Kapeiku. Tie. Izsēja, jā. Tieši tā. Un tad uzrāpos augšā. Labs laiks arī nelīja lietas. Sestdien. Nē, tas ceturtdien. Ceturtdien nelīja. Sestdien jau tu neuzrāpos. Sestdien mēs bijām Valmierā. Un kas tur? Vai tur 2000 grādām cilvēki bija sanākuši. Tur nojokoties visi atbalsts. Kaspars nojokojas, tad tas Ernests. Tas bija tas depresijas bija. Rudens depresijas. 2000 depresīvu cilvēku bija. Jā, Olimpiskās to aiz ūsām to depresiju, es nesaprotu. Tā jau tu ļaužu teica, ka nāvīgi priecīgi un kad esot pārgājis tā depresija. Paldies, ka atbrauc. Tā doma tā tāda ir, ja, kad
kaut ko tur paļarkst, pajoko, un tad arī pāriet tā depresija. Tā, Jā, es bufetē dzirdēju, ka viņi tur tā, diezko priecīgi bija, kad, paldies. Bufetē arī bija, Jā. Bija bufetē nogājis. 3 cēlieni. Visi priecīgi. Bija 3 cēlieni izrādās, bija 3 cēlieni. Tā kā jaunā Rīgas teātrī tagad jaunā Arī, izrāda 4 stundas, 50 minūtes vai 3 minūtes. Tad tu ar ej uz 2 visu dienu. cēlieniem, tu ej uz 5 stundu tā kā karā. O, jo, Heidi. Jā, Hermans līdzi. atvēzējies ir. Jāņem līdzi Uz termosiņš. uz bagažnieku jāaiziet ir fiksa. Tagad jau stāvvietas, tur nav turpat tā, varēja agrāk pie teātra turpatās nolikt. Tagad jau tur nevar vairāk. Nu, gribās to, tad aizskries arī kaut vai līdz centrāla tirgu. Jā, ar skūteri. Jā, nu labi, tas tā. Tad depresija bija, mastā Tecēja jums uzrāpies. vienīgais. Jā, to es arī Tecēja jums. Nu, tur, No kur mums ar ģērbtu. Olimpiskam centram, jā, jo tur viņi kaut ko remontē un kaut kas nogājis greizi. Nu, kā jau parasti. tur Gan jau remontē, kāds diska vesera metējs būs Jā. iegājis Nu, griestos. Nē, bija baigi jocīgi, zinu, mēs piebraucam, un tā ieeja bija arī gan no pa galveno ieeja, varēja, un no otras puses varēja iet iekšā cilvēki. Un mēs, ko piebraucam, un tad skatos. Un viņš jau liels tas komplekss Valmierā, tas olimpiskais centrs. Es skatos, tur tāda gaismiņa zilgandega, es domāju, tā laikam jau tur tas pasākums notiek iekšā. Nē, pēkšņi skatos viens vīrs, peldibiksēs parādās tajā lielajā logā. Tas liels stiklos. Tas bija kaut kāds stand-up komediāns, droši vien. Nē, tur bija baseins. Izrādās, tur bija baseins arī. Olimpiskais. Jā, Haidī. Un tad mēs pēc tam ar Valteru Krausu spriedām, taču, vai ne? Kā nebūtu slikti. Kāpēc, lai cilvēks uz joku pasākumu nenākt arī? Viņš ir dzirdējis, ka jānāk ir Jocīgā tērpā. Jocīgā tērpā. Jā, Kāpēc, jā. lai nenāk tur pelbiksēs? Jā. Vai ne? Dresko tādu uzstādi un viss šitos te ampelmaņas ar tiem smokingiem ārā. Viss salkrastos, viss vasar, viss jocīgos tērpos staigā. Jā, ne? Kā tāda es apskatīties. tas- Pats uzvelk Tas ir jocīgo dīvaini. tērpu. Tas ir dīvaini. Jūrmalā visi. Tiešām jūras malā vai kaut kādā, kur ir tās pludmalītes, ja? Jā. Tur cilvēks var iet pēc kaut Kikini. Ķiķinīts. Jā, te jā. Kāpēc uz brīvības ielu tev jāiet ir? Jā, Kāpēc tu nevar iet peldenēs? jā. Uz jauno Rīgas teātra 5 stundas, tu iedomājies. Un aplēzinām. Tu aizēji normāli pat. Plēznām zēdi, Tu jā. normāli 5 stundas. Aplaudēt var aplēznāt. Nu, forši. Labi. Reku mēteni jau gaida pusstundu, Sveiki. kad tu izstāstīsi, Rokatirps, nu, tur. jā, kaut ko. Smagi tie tā tālruņu Jā, mūsdienās. tagad Tu aizvien tev ir kaut kāds lielāks. jauns aņiks ir, Nu, ja? ir kaut kā te 3, bet te pat darbā, uz darba interviju viens tāds īsais, zinu. Nu, Nu, labi. atnāk tur zvaniņš uz to darba interviju. Zvaniņš. Zvaniņš, nu. Zoniņš. Nu, džekiņš. Jā, Džekiņš atnāk uz darba interviju. Tas intervētājs jau pirms tam ievāc info. Viņš jau zina, ka viņam patīk iešvilā. Un tā ir viņš tā, nu, ar pa jociņu izmē. Nu, varbūt kā sākumā pa švirlakam. Viņš tā, nu, var jau. Nu. Nē, es tik tā. Nē, tā ne. Nu, labi. Zolīdu atnes šodien. Viņš zalīdēs ir bēm. Es tik tā, ne. Tā, ne? Kurš kur nointervē? Nē, tu ir vēl kaut kas tev, ir kaut kāds arī pa kaut kādiem dibeniem. Pa pirstēm. Pa pirstēm kaut kāds ģeķīgais. Bet ģeķīgais tāds, nu, Vai šausmīgais kā reize Šodien ir Helovīns. Pa šausmām Nu, tev nav. viņš jau šausmīgi jau laikam ir tai vecos. 75-gadīgais tā, zinu, viņš aiziet pie dakteru, prasa, nu, viagriņus viņam vajag. Jā. Bet tur daudz, nē, nu, pusīt vai ceturdaļu pietiks. Un viņš saka, nē, tavos gados, bet to pusīt tur galīgi nekas nepatiks. Viņš saka, nē, man jau tā, man tik tā, lai es naktī eju uz toaletu, lai nepilu šķībām. Paldies tev par visu labo, ko tu mums atnesi. Tas bija zieča. Labāk. Pēc tam vieglāk ir noslaucēt. Jā, nu. Nekā čīvās. Lai tas leņķīts, nu kaut kā 42 grādi, nu vairāk jau Jā, nevar. tas lētāk. Līdz 15, lai var dakstiņus uzlikt, līdz 15 grādi. Do 15. Labi, do 15. Oi, paldies, es tev speciāli vispār. Es gribēju, lai tu ej tagad vēl pursi speciāli. Sašmucēts tie ekrāni, kas apkopē nav.
Nu, nav. Atlaidām. Pa nedēļas nogalas savilkuši tīklu, cik krusta zirnekļi. Apkopēt dzeru. Viņi ar uz interviju. Jā.